Čau, mani sauc Jānis, esmu no Vidzemes augstskolas studiju sabiedriskā attiecību fakultātes 2. kursa. Šobrīd atrodos Rīgas 81. vidusskolā, un jau pēc pāris minūtēm mums sāksies saliedēšanas pasākums, jeb klases vakars 6. A klases kā. Pagaid, tas tā guļ, visi guļ programmas, ja? Cilvēki no Patricio bandu, man ir nolaupīt visi man nav. Vienīgais, kas man palicis, ir apmēram šit, $100. Tas viss, kas man palicis. Gribētu lūgt jūsu palīdzību. Pēc valsts informācijas, ko man piegādājas no biedri. Klausāties! Šī nauda ir paslēpta šajā skolā. Tieši tā, es lūgšu jums palīdzību. Tur nav. Kopīga valoda, varbūt nemaz nav jēgas, varbūt tas konflikts, kas izveidojas, nav svarīgi. Kādā mēs bankas aplaupīsim, iesim pie banķiera, iedosim man naudu. Tas ir savādāk. Bankas arī reiz, protams, aplaup, jā, bet tā ir savā starpā, taču arī jā, tas varbūt kopīgi, varbūt mēs arī kopā aplaupīt to banku. Mums vairāk naudas jādavas. Mācīties, dzīve arī. Mēģināt no sākuma parunāties, atrast kopīgu valodu, mācīties viens no otru. Tu man atdoši savu biznesu. Protams. Paldies. Viņš jau studē, tas ir biznesu. Paldies. Kur aplaup? Vakars, kā jums ir labi? Jā! Jā? Palēk! Kā jums vispār liekas? Vai šādiem pasākumiem ir jēga? Jā! Jā. Rīkosim viņus vēl? Jā! Ar citām tēmām? Jā! Forši. Es arī Flintstoni! Praktiski šī vakara gaitā noskaidrojām Mrs. Mafiju un Mr. Mafiju. Un jūsu pašu balsojuma rezultātā Miss Mafija ir Madara. Mr. Mafija ir Antoni. Kāds Antons? Kur ir Antons? Mr. Mafija ir Rudolf. Nu, kā tevi sauc? Man sauc Eva. Eva, un kā tev patīk šis pasākums? Man ļoti patika. Ļoti patīk. Kas tev patīk vislabāk? Nu, man patika, ka mēs meklējām to atklāto mantu skolu un to pirmo spēli, tur, kur bija jāatklāja mafija un iedzīvotāji. Pirmo reizi tādu spēlē? Jā. Jā. Un tev arī liekas, ka šādiem pasākumiem ir jēga un tu gribētu viņus atkārtot biežāk, ja? Jā. Nu, labi. Paldies tev, Eva. Tātad esmu noķēris šis klases audzinātāja Jāna Aizupieti. Jā, prieks iepazīties. Prieks iepazīties, un es tev gribētu prasīt, kā tavuprāt noritēja šis pasākums? Nu, burvīgi vienā vārdā. Viss iznāca kā cerēts, kā plānots.
To jau varēja redzēt, kā bērni bija centušies, bija saģērbušies, un uzvedība, protams, bija tāda, bet 6. klasē jau neko labāk no viņa nevar gaidīt. 6. klasē? Tā domāju, tam vecumposmam bija viņiem atbilstoša uzvedība un daudz pat labāk. Daudz pat labāk. Jā. Kā tavuprāt, vai šādiem pasākumiem ir kāda jēga, vai tāda būtu jārīko regulāri? Protams, man šeit jau tik audzinātājiem būtu laiks un nebūtu savi darbi, tad noteikti būtu ieteicams to rīkot mēnesī reizi. Bet šie pasākumi vienkārši saliedē klasi, vienkārši dzīve ir reāla un nav pietrūkst vienkārši laika šādām lietām. Jā. Bet to vismaz 2 reizes gadā jau obligāti vajadzētu katram audzinātājiem sarīkot kādu tematisko klases vakaru. Un cerēsim, ka viņi būs guvuši labas emocijas un būs mācījušies kaut ko no šī vakara. Nevis cerams, bet tā arī ir. Nav jāatcer, tā vienkārši ir. Labi, paldies. Jā.